Skat, gaisā jau smaržo pēc vasaras, un skolēniem tas nozīmē pēc brīvības. Smagās skolas somas drīz paliks mājās, un daudzi droši vien ar atvieglojumu nodomās, grāmatas nu var likt pie malas. Bet varbūt pa šo gadu vairāk kļūs to, kas teiks nē, grāmatām nav nevainas. Es labprāt palasīšu arī brīvdienās. Ja atcerieties, vēl pagājušā gada nogalē stāstījām par jauno Latvijas Universitātes lasīt mācīšanas programmu, kas palīdz lasīšanu iemīlēt bērniem daudzās Latvijas skolās. Visu šo gadu jaunieši lasot pa pāriem un cenšoties iegūt pēc iespējas labāku punktu skaitu, ir iemanījušies labi atstāstīt tekstu, rezumēt izlasīto un pat prognozēt saturu. Vārdu sakot, progress ir jūtams, un tas nu jāliek vietā. Tāpēc Latvijas Universitāte šogad pirmo reizi Latvijā izsludina lasīšanas dienu. Tas notiks 29. maijā un piedalīties ir aicināts ik viens. Arī jūs, jā, tieši jūs, arī jūsu skolēns, bērnu dārznieks, kolēģis, kaimiņš. Vārdu sakot, mēs visi. 29. maijā piedalies lasīšanas dienā. Es lasu, tu lasi, mēs lasām, Latvijā lasām, es lasu. Pašā dienas vidū 12. atveram iemīļoto grāmatu un 15 minūtes lasām kopā. Es lasu, tu lasi, mēs lasām. Latvija lasa! Pētījumi rāda, lasīšana dara laimīgāku. Es lasu, tu lasi, mēs lasām. Visa Latvija lasa. Lasīšanas diena varētu būt mūsu valstī kā laba tradīcija. Un tādēļ Latvijas Universitāte ir uzsākuši šajā gadā šādu akciju, ka visi mēs lasam. Lasa pieaugušie, lasa bērni. 29. maijā, 15 minūtes, mēs visi pievērsīsim uzmanību grāmatai, tātad lasīšanai. Un kādēļ mums lasīšana ir svarīga? Svarīga tādēļ, ka lasīt prasme veido mūs kā personības un veido mūs kā cilvēkus. Lasīšana attīsta domāšanu, lasīšana attīsta radošumu, iztēli, vizualizāciju, veido mūs kā inteliģents, emocionāli inteliģents cilvēks. Lasīšanas dienā šīs 15 minūtes mums ikvienam nozīmēs ļoti daudz, jo pētījumi ir pierādījuši, ka tie cilvēki, kuri lasa, ir daudz laimīgāki dzīvē un daudz apmierinātāki ar dzīvi. Lasīšanas dienā 29. maijā 12. veram vaļā savu iecienīto grāmatu un lasām vismaz 15 minūtes. Palasām arī tiem, kas paši to nevar. Tas būs solis pretīm, nevis grāmatām, bet gan sev pašiem. Un tieši tas arī ir lasīšanas galvenais uzdevums – padarīt mūs par zinošiem, laimīgiem un emocionāli piepildītiem cilvēkiem. Bet ir jau arī saprotams, ka katrā lietā neskādē mazs iedrošinājums. Un te nu tas būs. Citu cilvēku lasīšanas pieredze un pārdomas par to. Iedvesmojieties, lai 29. maijā jau paši varētu mudināt citus ķerties pie lasīšanas. Bērnībā bija tā, ka bija literatūras stundas un mājas darbā bija izlasīt 5. klasē kaut kādu tur gabalu par kādu no Latvijas literatūras gara darbiem. Tad, īsti man tā lieta pie sirds nebija. Un tad kaut kā kļūstot mazliet vecākam un tajā periodā, kad sākās tāda aktīvāka ceļošana, tad kaut kā ļoti strauji un burtiski radikāli šī te interese par lasām vielu strauji mainījās. Haralds ir autosportists un, dodoties uz sacensībām dažādās pasaules valstīs, ceļā atradies bieži, tāpēc lasīs daudz un dikti. Bieži vien, lai sasniegtu vēlamo mērķi, tam jāpakļauj visa dzīve. Kā jau šādos gadījumos pierasts, citas rūpes arī nesnauž, mēģinot visos iespējamos veidos sadalīt cilvēku uzmanību. Tas, protams, ir loģiski, taču, ja mēs runājam par čempionu, viņam nepieciešams 100% uzmanības mērķim. Haralds gan atzīst, ka starp autosportistiem ar savu lasīšanas hobiju jūtas drīzāk kā izņēmums, jo viņu sāncenšu vidū grāmatas nav cieņā. Tomēr Haralds neļaujas ietekmēties un turas pie sava. Es uzskatu, ka arī no sportistiem lasīt ir vairāk kā ieteicams un ir svarīgi, protams, treniņi un svīšana zālē un gatavošanās, bet tikpat svarīgi arī psiholoģiski sagatavoties. Un tieši grāmatas ir tās, kas manā skatījumā vislabāk to spēj sagatavot.
Es lasu, tu lasi, mēs lasām. Visa Latvija lasa. Arī populārā latviešu seriāla Ugunsgrēks Elizabetes lomas atveidotāja aktrise Māja Doveika pamanījusi, ka viņas profesijā izlasītais ļoti noder. Tās grāmatas, kuras es izlasīju, man viņas, protams, ir noderējuši pēc tam vēlāk dzīvē ļoti daudz, jo tajā skolā, kurā es mācījos un kurā mācās aktieri, tur ir ļoti daudz jālasa un ļoti daudz jāzina par grāmatām, par dramaturgiem. Un tāpēc es nekad nenožēloju to, ko es izlasīju vidusskolā. To, kas saucās obligātā literatūra. Turklāt tās ir izcils grāmatas, tās ir īpašas, un tieši tāpēc viņas ir nonākušas šajā te obligātās literatūras sarakstā. Māja sajutusi, ka mūsdienu steidzīgajā pasaules ritējumā laiks ar grāmatu ir nomierinošs process, kas līdzinās garas, interesantas vēstules lasīšanai. Tas ir tā kā saņemt īsziņu, lielu garu īsziņu no kāda konkrēta cilvēka. Tas ir faktiski intīmi, tas ir individuāli, tas notiek starp tevi un otru, ko nekad neteiks par internetu. Internetā vienmēr ir sajūta, kad sēdi tu un vēl tāda strīpa, tādu pašu cilvēku. Bet grāmata, tas ir intīms vēstījums. Es stāstu tev. Jā, Brūnā pasaka. Es viņu redzēju. Viņš ielieca pannā, maziņš un brūns, lēkāja pa kartupeļu brūnajām šķēlītēm un sauca brūns, brūns, brūns. Kad es uzkaisīju kartupeļiem pannā piparus, viņš nošķaudījās un pazuda. Daži, kas viņu arī redzējuši, saka to pašu. Tas esot mazs, brūns vīriņš, un viņš esot visur, kur kaut kas gatavojas, un viņš kliedzot brūns, brūns, brūns. Un tur viss kļūstot brūns un gatavs. Redzot viņu tikai retais, vajagot lielu pacietību, bet man gribējās viņu atkal redzēt. Bet kur? Lai pieredinātu sevi pie lasīšanas, Mājai ir recepte. Reizēs, kad kaut kas jāgaida, ceļojumā, varbūt slimnīcā, vajag paņemt līdzi grāmatu. Sākumā izlasīt 10–20 lapas. Ja tā būs trāpījusies īstā lasāmviela, tā drīz vien paņems savā varā un nākamās 200 vai pat 500 lapas izlasīsies bez piespiešanās. Tā vienreiz izjusts, lasīt prieks būs klāt uz palikšanu. Es lasu. Tu lasi. Mēs lasām. Latvija lasa. Turpmāk raidījumā, kāpēc Kasparam Zlidnim nepatika Zaļā zeme, kā radošumu ar lasīšanas palīdzību attīsta Ralfs Eilants un kādēļ modernās tehnoloģijas tomēr nevar aizstāt grāmatas. Izrādās arī dziedātājs Lauris Rēniks bērnībā izlasījis visu, kam vien ticis klāt. Tolaik grāmatu nebija tik daudz kā tagad, tāpēc nācies gaidīt, kad vecāki atkal nopirks ko jaunu vai omīte sarūpēs no savas draudzenes, grāmatnīcas pārdevējas. Mana pati pirmā mīļākā grāmata, es nezinu, kāpēc no bērnības bija grāmata Palle viens pats pasaulē par vienu puisīti, kurš pamodās vienu dienu un saprata, ka viņš ir pilnīgi viens pats. Un staigāja pa veikaliem, pa pilsētām, pa visu kaut kurieni, un neviena cita cilvēka nebija. Man tas likās ārkārtīgi aizraujoši, ārpēc, es droši vien arī pa to veikalu iet, visu kaut ko ņemtu. Bet ar ko es tur dalītos, kam es stāstītu, un es ik pa brīdim, arī šajā dzīvē jau liels būdams, ik pa brīdim, ja es sajūtos kaut kā tā līdzīgi, tā kā tā Palle, un es pat saku, es tā kā tāds Palle viens pat pasaulē. Tāds nav neviena, kam pastāstīt vai kaut ko parādīt. It kā viss baigi forši, bet nav neviena, ko dalīties. Un tā grāmatas morāli tāda arī bija, kad pat ja tev tas viss ir, bet tev nav neviena cilvēka apkārt, ar kuru dalīties, tad tam visam zūd jēga. Gandrīz ikdienu Lauris uzstājas koncertos, kur nevien dzied, bet arī sarunājas ar publiku. Arī vadot pasākums un pašam sacerot dziesmu tekstus, izlasīto grāmatu kalni šķiet gluži noderīgi. Grāmatu lasīšana ir tāds kolosāls spēks, ka tā attīsta tavu fantāziju un tavu domāšanu un ļoti paplašina vārdu krājumu. Ik pa brīdim es, piemēram, arī dzirdu dažus savus skatuves kolēģus vai, labi, vārdā nevienu nesaukšu, bet, var redzēt, ka grāmatas nav īpaši lasītas, ne tad, ne tagad, jo vairāk par super neko nevar pateikt, un tas vārdu krājums ir diezgan šaurs, un tas tā diezgan bēdīgi, un man liekas, ka tieši cilvēkiem, kas iet priekšā un mēģina uzrunāt citus cilvēkus, viņiem tam krājumam vajadzētu būt tomēr bišķi plašākam, un
Jo tas arī liecina kaut ko par to, cik daudz tavā galvā vispār kaut kas ir par šiem gadiem sakrājies. Nelasītājiem Lauris iesaka atvērt grāmatu un pamēģināt uzspēlēt īpašu fantāzijas spēli. Es ieteiktu pamēģināt palasīt kādu grāmatu un uzburt šo stāstu galvā sev. Un, piemēram, ļoti interesanti ir tad, ja tu esi lasījis kādreiz kādu grāmatu, un pēc tam iznāk filma pēc tās grāmatas, un tad tu vari redzēt, piemēram, tavā fantāzija pasaulē, kā tas izskatījās tā, vai filmā ir tieši tāpat, un tad bieži vien cilvēks saka, oi, grāmatā bija tas viss daudz skaistāk, bet tas daudz skaistāk bija viņa fantāzijā, ne jau, ka grāmatā bija skaistāk. Stāsts jau ir tas pats, tikai grāmata mums dod vienu stāstu izbaudīt un izdomāt un vizualizēt pa savam. Your life is in your hands. No matter where you are now, no matter what has happened in your life, you can begin to consciously choose your thoughts and you can change your life. Visi labākie dzejnieki un rakstnieki paši ir ļoti daudz lasījuši. Arī bērnu un jauniešu grāmatu autors Māris Rungulis, kurš dzīvi grāmatu ielenkumā pavadījis jau kopš agras bērnības, kad grāmatu plaukts viņam stāvējis pie pašas gultas. Grāmatas lasīšana ir līdzvērtīga arī rakstīšanai, ka grāmatai ir divi autori. Viens autors ir rakstnieks, otrs autors ir lasītājs. Un lasītājs lasot, tā ir tāda ļoti spilgta un izteikta jaunradas darbība. Lasītājs lasot, to grāmatu piepilda ar saturu, savu pieredzi saturu, savu emocionālo saturu. Tā kā lasīšana ir jaunrada, kas cilvēku attīst, kas cilvēkam liek domāt, just, pārdzīvot. Māris saka, lasīšana ir brīnums, kas ieved paralēlā, interesantā pasaulē. Ja tie, kas lasa, tie varbūt pasauli redz visās krāsās, varbūt, tas tā ļoti vienkāršot. Bet tie, kas nelasa, varbūt redz pasauli daļai kā daltonī, tikai dažšķintām krāsām uztver. Māra sarakstītās grāmatas bibliotēkās ir, tā teikt, uz izķeršanu. Arī tāpēc, ka tās bieži iekļauj lasīšanas veicināšanas projekta bērnu un jauniešu žūrija grāmatu sarakstos. Šogad tur būs viņa anekdošu krājums. Sākšu ar pirmo anekdoti, kuru saucas labs darbs. Ierodas Anniņa pie mammas virtuvē un saka, māmiņa, es šodien izdarīju vienu ļoti labu darbu. Māmiņa jautā, kādu darbu tu Anniņa labi izdarīja? Kad atnāca viesi, mans brālītis Pēterīts uz vectētiņa krēslu nolika spraudīti. Un ko izdarīja tu, Anniņa? Kad vectētiņš sēdās, es to krēslu paraunos. Bērnu un jauniešu žūrija Latvijā notiek jau 12. gadu. Jaunās žūrijas grāmatu kolekcijas bibliotēkās ieradīsies vienlaikus ar lasīšanas dienu 29. maijā. Tad nepacietīgākie jau varēs izraudzīties, ko lasīt un vērtēt visu nākamo mācību gadu. Bet nevaļīgākie iesākumā varēs palasīt kopīgās 15 lasīšanas dienas minūtes. Balta bērzu birs, staliņa zaļā ielejā, klusi runā viņa lēnā vējiņā. Ja cilvēks saka, priekš kam man tērēt laiku, tā tad viņam ir problēmas ar lasīšanu. Un tas mums ir jāpaspēj novērst skolā. Jo cilvēks, kurš labi lasa, viņš nekad neuzsver šo laika komponentu šī lasīšanas procesā. Viņam tas ir piedzīvojums, viņš paņem un izlasa. Ik gadu Latvijā tiek izdots 460 bērnu grāmatu. Kā te orientēties? Tāpēc tālāk nāk bērnu žūrijas kolekcijas, kas palīdz atrast labāko kvalitāti. Šī grāmatu lasīšanas sacensības skolās un bibliotekās ir brīvprātīga, un tajā šogad piedalījās 17,000 bērnu. Un man vislabāk patika, kad tas puika raganu pārvērta par suņu sēnu. Tas bija ļoti smieklīgi. Laura ar bērnu žūriju ir uzaugusi. Pat īsti neatceras. 6 vai pat tikai 5 gadu vecumā atnākusi uz bērnu literatūras centru, kas ir blakus mājām, lai pieteiktos lasīt. Šogad Laura pie žūrijas grāmatām ķērās jau 12. gadu, un izlasītais palīdz arī izlemt, par ko mācīties tālāk un ko iesākt nākotnē. Šobrīd es pēc 12. klases, pat tajā posmā, man šķiet, ka jo vairāk mēs lasām, jo vairāk mēs attīstam savu valodu, vārdkrājumu. Mums ir lielāka iespēja izteikties, mums ir lielāks priekšstats par lietām, jo vairāk tu informāciju uzņem, jo vairāk smadzenes saglabā tev nepieciešamo. Arī žurnāla Sīrups redaktorei Laurai profesiju izvēlēties palīdzēja bērnībā un skolas laikā izlasītās grāmatu kaudzes.
Kopš vectētiņš viņu pavisam maziņu aizvedis uz bibliotēku, Laura izbūrusies cauri visam kam, sākot no pasaku grāmatām un beidzot ar klasikas šedevriem. Tā sākuši padoties domraksti, ka izlēmus rakstīt arī turpmāk. Izmācījusies augstskolā un kļūs par jauniešu žurnālu Sīrups redaktori. Tagad viņa mēģina lasīšanas tīklos ievilināt arī citus. Kad atnācu strādāt uz Sīrupu, es arī iedomājos, ka man gribās no tā visa kaut ko dziļāku uztaisīt, tāpēc, ka tā ir mūsu nākotne īstenībā. Tie lasītāji, kas šobrīd lasa Sīrupu, viņi veido nākotni. Gribās, lai jaunieši attīstās un lai jaunieši kļūst gudrāki un lai nav tikai virspusējas sarakstas tvītos par to, ka šodien gāju, ieraudzīju, apēdu. Gribās to dziļāko saglabāt, jo mūsdienās kaut kā baigi viss aiziet uz īsajiem tekstiņiem, viss vienkārši viegli un to nevajag. Žurnāla redaktors darbā Laura katru dienu redz, ka mūsdienas ir cīņa par cilvēka uzmanību. Tas, kuram milzīgajā informācijas un iespaidu jūklī izdodas ieinteresēt, ir uzvarētājs. Arī grāmatām un skolotājiem tagad jāpiedalās šajā sacensībā, pēc iespējas aizraujošāk uzrunājot potenciālo lasītāju. Un pēc šādas teorētiskas pļāpāšanas par tēmu labi der praktisks piemērs. Tas šodien būs mūziķis, ielu vingrotājs un TV raidījuma vadītājs Kaspars Zlidnis. Kaut bērnībā lasījis ar interesi, skolas laikā viņš pie grāmatām ķēries gandrīz ar zobu sāpēm. Skolā man lasīt nepatika. Un tas nav nekāds brīnums noteikti, jo viss, kam klāt ir vārds obligāts, tas jau izraisa kaut kādu pretestību, jebkurā man šķiet tīnī, jebkurā skolēnā. Viņam pasaka, tev ir jālasa. Un man šķiet, šis uzstādījums nav pareizs. Principā skolotājiem, vecākiem vajadzētu iedrošināt uz lasīšanu. Kaspars ir pārliecināts, ka vajag tikai atrast katram visvairāk interesējošo tēmu, un tad jau lasīšana vedīsies no rokas. Ir grāmatas, kuras uzdāvina, un tu viņas noliec, un tikai paiet kaut kādi 2 gadi, tu ieraugi to grāmatu, atceries, ka tev tas cilvēks viņu dāvināja, tu atver, un tu atrodi tieši to, kas tev tajā brīdī ir vajadzīgs, kas atkal apstiprina to, ka grāmatas nāk īstajā brīdī. Kaspars nelasa, lai par katru cenu ilgstoši atcerētos gadskaitļus un faktus. Viņš paļaujas, ka izlasītais nogulsnēsies viņa prātā un vajadzīgā dzīves situācijā iznirs un būs noderīgs. Ja nauda ir augstākais bauslis, tad dāgam galva nav bijusi kārtībā. Bet ja dzīves bauslis ir kļūt par cilvēku ar dzīvu sirdi, tad dāgam ir bijusi skaidrāka galva nekā visiem citiem, ko es esmu sastapis. Vēl lasīšanai piemīt meditācijas efekts. Tā māca koncentrēties. Tā ir sevis iepazīšana, jo ir ļoti grūti cilvēkiem mūsdienās koncentrēties, jo ir tik daudz lietas, kas novērš tev uzmanību. Tur ir reklāma, tur tevi kāds uzrunā, te tevi kāds sauc, te vajadzīga kādam palīdzība, un tu pats vienkārši izsajās savu enerģiju un tu pazūdi starp citiem. Bet, jā, un ja kaut vai 10 bērni, viņi iemācīsies būt ar sevi un izzināt sevi caur šo grāmatu, iemācīties kaut ko jaunu, tad tādai lasīšanas dienai, es domāju, ļoti liela nozīme un ļoti liels spēks. Es lasu, tu lasi. Mēs lasām. Latvija lasa. Arī grupas pērdziedātājs Ralfs Eilants nebija liels lasītājs līdz brīdim, kad viņa rokās nonāca īstā grāmata. Tāda, kā redzat, atrodas katram. Un tad jau biezie romāni vairs nešķiet baisi ķieģeļi, bet gan veiksme. Jo, ja grāmata biezāka, būs iespēja ilgāk pakavēties tās radītajā paralēlajā realitātē. Man likās, ka lasīšana ir pilnīgi galīgi garām un garlaicīgi līdz brīdim, ka es paņēmu Aleksandra Grīna Dvēseļu puteni. Es izlasīju un sapratu, ka tomēr lasīt ir baigi forši. Un tas ir ļoti labi, jo man tās kara tēmas ļoti patīk un man ieteica tieši. Paņēmu Grīnu, izlasīju. Labākais draugs ieteica, jā. Izlasīju un es viņam saku paldies, jo pateicoties Grīnam, es lasu grāmatas. Mēs ejam gar Daugavmalu un skatāmies, kā virs nāves salas skrien gaisā zemes un dūmu stabi. Rīdznieku puikām iet karsti, Miķelsons nosaka, aizsmēķēdams papirosu. Nesen pārcēlies uz turieni divīzijas komandieris, lai apskatītos, kā šiem klājas, bet friči dabūjuši zināt un tagad ber virsū baltu uguni. Dvēseļu putenim nu ir sekojusi prāva visdažādāko grāmatu izlase. Ralfs rāda atziņu krājumu, komiksu detektīvu stāstu, ko lasa angliski un citas grāmatas. Tieši dažādība viņu iedvesmo koši izpausties savā radošajā ikdienā.
Īstenībā grāmatas man ļoti dzīvē ir palīdzējušas un tenī personības transformācijā tieši attīstībā, kāds es tagad kļūstu, visi konkursi, dziesmas, mūzika, viss, kas no manis nāk ārā, tas ir ļoti liela daļa tas, ko es izlasu. Es lasu. Tu lasi. Mēs lasām. Latvija lasa! Ralfam droši vien piekrist arī sirsnīgais, draudzīgais un ļoti daudz grāmatas lasījušais arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Es atceros, ka kādā varbūt 2. klasē, kad es pirmo reizi aizgāju uz Egleinas ciema bibliotēku un iepletu muti, skatos daudz grāmatu un paņēmu tādas dažas vienkāršākās, tādas pavisam vienkāršas. Bet kā es viņas sāku lasīt, es tai pašā dienā aizskrēju un teicu, ka man jau trūkst. Jau pēc augstskolas beigšanas arhibīskaps Stankevičs no kādas enciklopēdijas izkopēja 100 pasaules literatūras pēļu sarakstu un ķēries pie to meklēšanas un lasīšanas. Ja tu paņem kādu nopietnu grāmatu, tad tajā grāmatā ir tā dzīves bagātība parādīta. Tur ir parādīta dinamika, tur ir dzīves, teiksim, tās daudzveidīgās dimensijas ir iekšā. Var gadīties, ka pa šo laiku kādam radušās pārdomas, garīgā izaugsme un dzīves dimensijas, kas nu tur liels. Varbūt bez tā var gluži labi iztikt. Varbūt svarīgāk tomēr ir tikt pie smalka auto un greznas mājas? Iespējams, to kaut kā var panākt arī bez grāmatu lasīšanas. Ja vienkārši tā skriet pa virsu un sakoncentrēties uz to ārējo spožumu, tas nedod to iekšējo piepildījumu, nedod to iekšējo mieru, un es teikšu arī tas, kuram ir, teiksim, laba literārā sagatavotība tādā ziņā, ka viņš ir daudz lasījis, tad viņam ir pavisam cits apvārsnis, viņam ir cits redzesloks, viņš vienkārši ir cits cilvēks, nekā tas, kurš tikai sakoncentrējies tur pēc iespējas vairāk kāst naudu un neko nelasa. Var tikai just līdzi tādam cilvēkam, kuram nav nekādu citu interešu vairāk. Es kāpt gribu kalnā visaugstākā. Ne spēka man pietrūks, ne bail man no kā. Lai putenis plosās, lai ziemelis elš. Uz augšu tik ies manim ceļš. Es laidīšos jūras dziļumos un meklēšu, pētīšu, vandīšu tos. Līdz pērli būšu tur atradis, par visām skaistāk, kas smargo un viz. Un redz, kur vēl viens ieteikums? Šoreiz vecākiem. Lasiet priekšā saviem bērniem. Tas būs vērtīgi ieguldīts laiks un visām pusēm atmaksāsies ar uzviju. Tad, kad vecāki lasa bērnam priekšā, caur to bērns jūtas pieņemts un mīlēts. Tā ir viņu mīlestības izpausme attiecībā pret bērnu. Arta meitai Helēnai lasījusi kopš pašas bērnības. Tā grāmatas pamazām ieguva asociācijas ar pašu dārgāko, kas bērnam vien var būt – mammu. Tā grāmatu lasīšana ir svarīga, jo tad, kad pats bērns vēl nav spējīgs lasīt, tieši no tā vecuma. Jo tajā vecumā bērns atdalās no mammas, rāpo prom. Un grāmata ir tā iespēja, kad mamma var saglabāt ilgāku kontaktu ar bērnu, jo parasti mēs lasām viņu paņemot klēpī, paņemot sev blakus, kopā šķirstam, kopā skatāmies. Un te ir arī rezultāts. Helēna uz grāmatu lasīšanu nav skubināma. Es domāju, ka grāmatas attīsta valodu, valodas daudzveidību un vispār asina prātu, ir daudz tādas informācijas, kaut kādu domu graudi, ko es pēc tam varbūt atcerēšos dzīvē. Tātad, ko īsti mums dod lasīšana? Ieraugām pasaules daudzveidību, iepazīstam citu pieredzi, nomierināmies un mācāmies koncentrēties. Varam trenēt svešvalodu prasmes, attīstās mūsu fantāzija un iztēle. Iemācāmies labi rakstīt un izteikties. Atrodam ceļu uz savu profesiju. Saturīgi aizpildām brīvo laiku. Kļūstam par emocionāli inteliģentiem cilvēkiem. Sajūtamies laimīgāki. Izklausās pavisam labi, vai ne?
Galvenais – atcerieties, ka vismaz 15 minūtes mums visiem kopā jāpalasa 29. maijā 12. 29. maijas lasīšanas diena. Tas ir tikai sākums. Tikai 15 minūtes lasīšanai, kas labam lasītājam var likties ļoti maz. Un skolēnam un cilvēkam, kuram nepatīk lasīt, tas var likties ļoti, ļoti daudz, veselu mūžību kopā ar grāmatu. Tomēr tas ir tikai sākums. Varbūt šīs 15 minūtes var kādu aizvest līdz grāmatai, līdz lasīšanai. Ja cilvēki vienojas kādai idejai un dara kaut ko kopā, tas ir milzīgs spēks. Pievienojamies lasīšanai. Tu vari attīstīt savu iztēli, tu vari attīstīt savu kaut kādu domāšanu, tu vari attīstīt fantāziju. Tur vispār lasīšanai nav pilnīgi neviena mīnus. Vienkārši pamēģiniet to. Tā ir pieredze. Tā ir interesanta un aizraujoša pieredze. Un tā jūs bagātina daudz vairāk kā sociālie portāli. Katrs mēs esam personība ar savām interesēm, ar savu mērķi dzīvē un tā. Un ja mēs varētu tieši izkristalizēt tās grāmatas, to informāciju, kas viņam ir vajadzīga, un ja viņš kaut kā dabīgi pie tā nonāk, es domāju, ka mēs jebkuru cilvēku dabūtu pie lasīšanas. Lai jums šī ir vislieliskākā vasara, atrodiet savu aizraujošo grāmatu, iemīliet lasīšanu un atcerieties, tiekamies 29. maijā 12. palasīt vismaz 15 minūtes. Birojā vai autobusā, parkā vai rindā veikalā pie kases 29. maijā lasīsim kopā. Mums noteikti izdosies! Mēs lasām, Latvijā lasām, paņem savu grāmatu